Lūkains sveiciens! Gribu pastāstīt šodien par šīm te dušu želejām un no spā mūža. Un arī par sviestu ķermeņa un arī par pīlīgu ķermeņa. Tā, dušu želejas un šitos te visu esmu pat jau testējusi, mēģinājusi. Tad par šo te lavandu želeju. Tā ir ļoti skaists aromāts lavanda. Ja mazgājās tajā vannas istabā, to visu vannas istabas mazgā. Un ļoti izteikti izturās smarža. Bet pirtē, ja kādam tā smarža nevisai, ja pirtē mazgājās, pādējās, tad tā smarža pilnīgi nemaz nav. Var mazgāties droši ar viņu. Viņu mīkstinā ādu un baro. Tā kā viņš ir ļoti labs. Un šitais ar tāpatās. Tam tikai smarža ļoti salda. Es jau teicu pēc sīrupa smaržo, bet mamma jau teica jau ļoti izteikti smarža pēc kanēļa. Un arī baro un mīkstina ādu. Dušu želeju. Un man tā smarža ļoti patīk, salda ļoti smarža. Un sviests ir ķermeņa, tas atkal esmu sasmērējis ar viņu pēc mazgāšanās nelielā mitra, dikti, lai mitra nav tā āda, tās kājām pēdas ļoti labi silda, man ļoti patīk. Tā smarža arī ļoti skaista un silda arī ļoti, un gluda paliek un spīdīga, tā kā āda. Viņš ļoti patīk, sildoši viņš. Un par šo pīlingu arī viņš ir domāts tā kā tam apakštilvu. Un tad arī rokas. Bet es esmu arī mēģinājusi to papēšu, bet ļoti